Ir pagājis kāds laiciņš, kopš sāk atjaunot Rīgas motoru muzeja veco ēku. Kā redzam, process turpinās. Viss jau ir forši, tikai es nespēju apmierināt savu ziņkārību, tāpēc došos ekskursijā. Ekskursiju sākšu no apakšas pagrabstāva un lēnām došos uz augšu. Taču, kamēr esmu apjukusi un meklēju, kā nokļūt līdz pagrabstāvam, atgādināšu. Rīgas motoru muzeja ēku rekonstruēja, lai pēc iespējas paplašinātu ekspozīcijai domāto platību, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, izveidotu ērtu mūsdienīgu ieejas risinājumu un uzlabotu apmeklētāju plūsmas organizāciju. Senos spēkratus no šīs ēkas izveda maija beigās. Paredzēts atpakaļvest 2014. gada vasaras izskaņā. Motoru muzeja ēka saglabās savu līdzinējo izskatu, taču jutīsies krietni jaunāka un modernāka. Diezgan patīkami pirmkārt ir strādāt pie būvs, kas ir mūsdienu arhitektūras viens no pirmajiem darinājumiem mums šeit Latvijā. Viens no veiksmīgākajiem mūsdienu arhitektūras paraugiem. Neapšaubām ēka bija fiziski un morāli novecojusi, viņu vajadzēja nedaudz uzlabot. Tā kā ir interesanti darboties pie tā. Esmu pagrabstāvā, kur pirms tam atradās militārā tehnika, ugunsdzēsēju mašīnas un pāris Latvijas. Kā redzam, tagad šeit izskatās lūk šādi. Diezgan tukšs, taču pats galvenais, ka šeit platība palielinājusies par 40%, un tas mums patīk. Kā redzat, vecā ieeja uz pagrabstāva ekspozīciju ir aizmūrēta ciet, bet jūs nesatraucieties, jo šeit pat blakus pāris metrus tālāk būs jaunā. Šīm durvīm otrajā pusē būs piecelta piebūve ar kāpņu telpu un liftu, lai ērti varētu nokļūt motoru muzeja 3 stāvos. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nolems par šādu risinājumu, lai muzejā brīvi un bez problēmām varētu iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tagad gan dosimies tālāk, mums vēl jāapskata 1. un 2. stāvs. Esmu Rīgas motoru muzeja 1. stāvā, iekšpusē pie galvenās ieejas. Šeit būs virpuļdurvis, tur kreisajā pusē, kā bija līdz šim, arī turpmāk būs kafejnīca. Kaut kur būs arī kases, tikai pagaidām nemācēšu jums pateikt, kur tieši. Šīs trepas, kas atrodas kreisajā pusē, un arī tās tur labajā, tiks nojauktas. Ņemot vērā, ka 1. stāvā vairs nebūs veco kāpņu un stikls, kas iepriekš nodalīja ieeju no ekspozīcijas zāles, telpa kļūsi plašāka. Slīpā eja, kas savieno 1. stāvu ar 2., protams, paliks. Tieši pa šo uzbrauktuvi uz 2. stāvu nokļūs senie spēkrati. 2. stāvā šobrīd izskatās gandrīz tāpat kā pirms tam, taču būs izmaiņas. Nebūs iepriekš minētās kāpnes, kuras tiks nojauktas, un būs citādāks izvietojums konferenču zālē. Šeit pirms tam bija konferenču zāle, bet, cik saprotu, tad nākotnē paredzēts, ka arī šajā placī izvietos eksponātus. Tas, ko es sākumā nepiefiksēju, ir jaunā ieeja 2. stāva ekspozīcijas zālē. Tā pati, par kuru jums stāstīju atrodoties pagrabā. Uz 2. stāvu varēs tikt arī pa kāpnēm, kas atrodas blakus galvenajai ieejai, un pirms tam bija pieejamas tikai darbiniekiem. Tagad visiem. Tā nu te tagad izskatās. Daudz kas izdarīts, bet vēl daudz kas jādara. Tagad lielākais akcents ir tieši iekštelpa, par cik māja ir aiztaisīta ciet, ir iekštelpu pārbūve, kur jau iekšpusē var redzēt, ir sabūvēts viena daļa starpsienas. Un faktiski apdares jautājumi tas būs vissvarīgākais. Pie Rīgas motoru muzeja būs bērnu rotaļlaukums, apstādījumi un autostāvvietas, kas tiks izvietotas gan muzeja priekšpusē, gan aizmugurē pie 2. ieejas. Muzejs būs kļuvis moderns un skaists. Pat ja pirmajā brīdī jums šķitīs, ēka īpaši no ārpuses savu izskatu nav mainījusi. Tas jau ir pats galvenais – saglabāt mājas vēsturisko izskatu, bet to uzlabot ar modernām lietām. Muzeja rekonstrukcija notiekot kā plānots,
un visdrīzāk jau šī gada beigās mēs būsim liecinieki tam, ka arī Latvijā var būt vieta, kas ir vairāk kā vienkārši muzejs.